Noteikti, ka daudz no jums jau ir paguvuši izbaudīt šī pavasara pirmos piknikus vai laivu braucienus. Un kas gan tie būtu bez garšīgas cepamās gaļas vai desiņām, ko vakarā uzcept pie ugunskura? Pats galvenais – prast izvēlēties īstās. Uzņēmums Talsu gaļa ir viens no lielākajiem gaļas pārstrādātājiem Kurzemē. Šobrīd tajā strādā gan talsinieki, gan tukumnieki, kopā ap 130 cilvēku. Ko es uzskatu, kas mums kā Latvijas patērētājiem būtu jāuzskatās un kā būtu jāsekmē produktu pirkšana. Teiksim, ir rūpnīcas, kas strādā Latvijā, kas ražo produktu, iepērk gaļu, vai viņi iepērk Latvijā, vai teiksim, Polijā. Tas nav tik būtisks. Problēma ir tajā, vai šī gaļa šeit tiek pārstrādāta, vai tiek radīts šīs darba vietas, un šie cilvēki, kas pārstrādā to gaļu, saņem darba algu, attiecīgi iztērē to naudu Latvijā. Talsas gaļā strādā 130 cilvēki, tātad pārstrādē. Ja? Un tātad šie cilvēki saņem ļoti pienācīgas darba algas, ja, un viņi var atļauties vēl šīs krīzes apstākļos uzturēt savus ģimenes. Bet mums ir tāda tendence, ka ļoti daudz rodās firmas, kas reģistrē Latvijā, kā Latvijas, teiksim, uzņēmums, un iepērk produktu Lietuvā, Polijā, Vācijā, un pārdot šeit kā Latvijas brendu. Latvijā ir nemazums gaļas pārstrādes uzņēmumu, kas ļauj iekarot pircēju uzticību. Es domāju, ka visas Latvijas rūpnīcas, pārstrādes rūpnīcas gaļas, kas strādā, ražo diezgan kvalitatīvus un labus produktus. Vienīgais šeit ir, kurš var savienot izstrādājumu cenu ar izstrādājumu kvalitāti. Ja šis jautājums ir sabalansēts, šie divi rādītāji, tad arī produkts tirgu tiks pārdots. Ko es varu pateikt par Talsas gaļu? Mēs noteikti nepalietināsim produktu cenas uz kvalitātes rēķinu. Gaļu uzņēmums iepērk gan no vietējiem lielopu, cūku un putnu audzētājiem, gan arī ieved no citām Eiropas Savienības valstīm. Pēc gaļas pieņemšanas veterinārārsts veic tai kvalitātes pārbaudi. Ja ar kvalitāti viss ir kārtībā, tālāk seko gaļas sadale. Atkaulotāji ņem ārā kaulus, bet griezēji sadala gaļu pa gabaliem, kas paredzēta realizācijai svaigā veidā, desu un žāvējumu gatavošanai, kā arī gaļas izstrādājumu, cepešu, šašliku un cepamgaļas ražošanai. Tā kā sācies siltais laiks, kad visiem tik ļoti tīk doties dabā un rīkot piknikus ar šašlika cepšanu, palūkosim, kā tas top. Gaļa, kas paredzēta šašlikiem, grillēšanai un cepšanai, tiek vesta uz šašliku cehu. Vispirms gaļas gabalā īpašā veidā tiek inicēts sālījums, lai tam būtu vienmērīga garša un tas būtu mīkstāks. Tad gaļa tiek salikta īpašās tvertnēs un tur vakumā masēta, lai inicētais sālījums vienmērīgi izlīdzinātos pa visu gabalu. Masēšanas ilgums atkarīgs no tā, kāds gala produkts tiek gatavots. Pēc masēšanas gaļa tiek sagriezta mazākos gabaliņos un nodota tālākai pārstrādei. Tā atkal nonāk īpašās maisīšanas iekārtās, kurās gaļai saskaņā ar uzņēmumu tehnoloģiju izstrādāto receptūru pievieno visas nepieciešamās garšvielas un marinādi, un tā tiek zināmu laika posmu maisīta. Tad gaļu ņem ārā no maisītājiem un padod uz fasēšanu. Uz līnijas no pārtikas plēves izveidotos iepakojumos operatori sasver nepieciešamo daudzumu šašlika. Tad, ceļojot pa līniju uz priekšu, iepakojumi tiek īpašā aizsarga sistēmā aizlīmēti, un pašā galā tiem automātiski tiek uzlīmētas etiķetes ar derīguma termiņu, izgatavošanas datumu un citu svarīgu informāciju. Pēc tam gatavi iepakojumi nonāk augstajās noliktavās, kur tie tiek glabāti līdz realizācijai. Talsu gaļa gatavo 3 veidu šašlikus – tradicionālo, pikanto un ar citroniem. Visiecienītākais, protams, ir tradicionālais. Uzņēmums šobrīd eksportē savu produkciju arī uz tuvākajām kaimiņu valstīm – Igauniju un Lietuvu. Veiksmes formula ir viena. Ir jāstrādā, ir visu laiku jābūt uzņēmumā, ir jāstrādā, ir jāsako tirgumu, ir jāattīst tirgus, ir jādomā par jauniem tirgiem. Mēs esam noslēguši līgumu šobrīd arī Igaunijā ar Rimi tīklu. Ja? Tātad tā ir ļoti liela veiksme, jo mūsu produkts tur uzņēma ļoti pozitīvi. Ja? Pat redzot to, ka Igauni tomēr ir ļoti konservatīvi. Ja, līgums mums ir, notiek pārunas, un es domāju, ka mēs 2 nedēļu laikā sāksim jau arī uz turien to preci pārdot. Mēs esam radījuši savu realizācijas firmu Lietuvā, tad mēs tur pārdosim savu produktu, bet arī zem savu jau nosaukumu. Mēs esam rūpnīca un mēs to pārdosim. Ja? Tad vienkārši ir jāiet tajos tirgos, jo es uzskatu, ka lietuvieši un igaunieši un igauņi, atvainojiet, šeit vienkārši dempingo. Viņi savās valstīs pārdod preces dārgāk, bet šeit viņi iekaro Latvijas tirgu ar dempingu.
Nav noslēpums, ka šašlikus katrs var pagatavot arī mājās. Sagatavot ļoti garšīgi var. Es atklāšu vienu tādu mazu noslēpumiņu. Es visiem tagad mājās augu raberberi, vai ne? Laukos. Paņemiet 1 kilogramu gaļas, sagrieziet, uztaisiet etiķi marinādīt un sagrieziet raberberis klāt. Uz 1 kilogramu gaļas, piemēram, grams 200. Vienkārši saspiediet un piemetiet tai marinādē klāt. Viss pēc 2 dienām vai pēc dienas ēdiet šašliku.